Mani sauc Sintija Grava. Es esmu kristīgā mūziķe. Esmu arī 3. Dominikāņu ordeņa klājs. Un mans ceļš pie Dieva gāja pa priekšu caur Baptistu baznīcu, bet tad Dievs man uzrunāja, ka viņš man aicina. Un tas saņēma lielu prieku. Un tā bija tāda liela žēlastība piedzīvot tieši viņu, ka viņš ir dzīvs un ka viņš tiešām ir un ka uz viņu var paļauties. Un tad Dievs lēnām, es domāju, ka viņš pa priekšu man ieveda Baptistu baznīcā, tāpēc, ka es daudzas lietas nevarēju saprast uzreiz. Un tad arvien vairāk man pietrūka grēksūdzes un dziļuma. Un tad es aizgāju svētceļojumā no Liepājas un kļuvu arī par katolieti. Un konvertējos es Aglonā. Man vēlreiz nokristīja drošības pēc. Un tā iesākās tāds skaists ceļš. Jānis Pāvils II teica, ka nebīstieties. Un es viņu tiešām izjūtu kaut tādu garīgo tēvu tādu, jo man bija iespēja arī dzīvē, kad Dievs man saveda, ka garīgajā seminārā, kad viņš brauc apciemot Latviju, viņš tiešām ar mani tā ievēroja un arī deva svētību un arī caur tādu humoru uzrunāja. Viņš prasīja, vai es stāšos seminārā. Un tad tā viņa garīgā tā ļoti, ļoti skaisti. Ievēroju viņa brīnišķīgās acis, kuras jebkurā laikā var aizvērt, un es varu, tās acis man ir priekšā, viņas dziļas, ļoti dziļas. Un tad es sāku braukt uz jauniešu dienām, varbūt daudzas lietas tādas sāku uztvert dziļāk un izdzīvot. Arī bija Romā, kur Jānis Pāvils II rīkoja jauniešu dienas. Man bija krūts vēža 3. stadija, un lūdzoties uz Jānu Pāvilu II un lasot viņa grāmatas, es tiešām tiku izdziedināta. Protams, arī dominikāņu brāļi celebrēja misas par mani, bet es domāju, tā kā vēl bija tādas zīmes, ka tiešām tas ir Jānis Pāvils II, kas izdziedināja, jo tās kā draudzene man atnesa Jāņa Pāvila II bildi, kurā ir viņa lūkšana poļu valodā, ka tāda pateicība un viņa tuvumu, ka viņš man tiešām ir bijis blakus. un visās tajās ciešanās ir bijis blakus. Un tas ir brīnums, ka es atkal varu kalpot un darīt labas lietas. Svans debesī, svans debesī. Diezvenot atklājas tava būtība. Svans debesī, svans debesī. Diezvenot atklājas mana būtība. Saprast bezgalīgo tāli. Kopā ar tevi iekrist bezgalīgā jūrā. Manā mūžā ir licis satikt ļoti daudz māksliniekus. Es domāju, tas ir tādi mērķi, lai vienkārši no viņiem mācītos. Un tā ir brīnišķīga satikšanās. Ir bijuši Gints Solu, kas producēja albumu
no Kāras arī varēja ļoti daudz mācīties. Un tad Ingus Feldmans muzicē ar mani kopā, Norberts Krauces, visi brīnišķīgi muziķi, Sergejs Austrs Univers. Bija ļoti laba satikšanās un kopā spēlēšana ar Uldu Markelēviču, ka man ļoti patīk, kā viņš spēlē. Un tāda arī ļoti daudz padomu, ko var mācīties. Satikšanās ir bijuši ar tādiem māksliniekiem kā Ingu Kalnu, kas man ir apģērbs un teikusi, ka ļoti skaisti tu dziedi. Jā, Dievs sūta tos māksliniekus dzīvē. Es domāju, ka caur saviem projektiem mazliet arī paši mākslinieki atzīstās, ka viņi vairāk pievēršās Dievam un ir priecīgi muzicēt baznīcā un viņus tas uzrunā. Un arī varbūt arī tādi, kas nemaz tik ļoti uz baznīcu neiet, piemēram, Adriāns Kukovs, bet viņam bija prieks muzicēt. Un Niks Matvējevs, kas jau ir mūžībā, viņam paldies par tām dziesmām. Es domāju, galvenais jau ir tas dvēseliskā nostāja pret mākslu, pret mūziku, kas ir Dievam. Nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvi par draugiem. Nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvi par draugiem. Mana dvēsele, kā Mozarts, guļ tavā klēpī, tā ir tikai mīlestība tā, kas man atbildē tev liela. Ļoti skaisti, kad Jēzus atsūta pat uz ielas cilvēkus, kuriem vajag palīdzēt. Tie bieži vien cilvēki, kas vienkārši dzīvo uz ielas vai ir nokļuvuši grūtā situācijā, arī kādi invalīdi, kurus vienkārši satika ubagojot. Un tad kādus 5-6 gadus mēs visu laiku sazvanamies un jau var iesaistam baznīcā, lai viņa nāk uz karitām. Tas ir liels noslēpums, kā tas notiek, kad Dievs pats atsūta kādam, kuram vajag palīdzēt. Un es varbūt piekrīt arī kaut ko Terēzē, kad tas varbūt arī cilvēkam pašam ir vajadzīgs. Tie žēlsirdības darbi mīkstina pašu viņa sirdi un liecina par Kristu. Un es parasti neatsakos no tādiem, ja ir iespēja. Es saprotu, ka Dievs ir tā kā mīlošs tēvs, kurš vienmēr gaida ar atplastām rokām tevi jebkurā brīdī, lai tu būt viņam tuvāk un lai tu savā dzīvē paļauties uz viņu, uz viņa gribu un uz viņa pleciem arī. Un es dažreiz jūtos, ka tiešām tāds mazais jēriņš, ko Dievs paņem klēpī un nes cauri visiem tiem pasaules tiešām trakumiem, kā daudz saka. Un to, ka Dievs ir dzīvs un reāls, var piedzīvot vienkārši. Cilvēks var uzprasīt, vai tu esi Jēzu, vai tu esi, uzrunā mani, es atveru tev savas sirds durvis, un tad arī Jēzus var ienākt, un viņi var dzīvi piedzīvot. Un kungs jau atbild uz lūkšanām, kaut palīdz,
reāli caur situācijām parāda, ka viņš eksistē, ka viņš vada tevi, ka viņš vada caur svēto garu un prieks, tas, kas nāk prieks, tas nav tāds pasaulīgs prieks, tas ir tāds, kas piepilda tavu sirdi. Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis cilvēka dēls. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust. Tā ir liela žēlsirdība. Tā, prieks un laime.